Par kosmosa kuģi sauc pilotējumu kosmisko lidaparātu. Tas kalpo kosmonautu un kravas nogādāšanai uz kosmisko staciju vai arī veic patstāvīgu lidojumu programmu. Kosmosa kuģis sastāv no vairākiem nodalījumiem – orbitālā bloka, iekārtu un dzinēju nodalījuma, nolaižamā aparāta un sakabināšanās mezgla. Orbitālajā blokā kosmonauti uzturas lidojuma laikā. Liela ātruma iegūšanai vajadzīgs daudz degvielas, tāpēc kosmiskajiem lidojumiem izmanto daudzpakāpju raķetes. Raķete startē no Zemes, ar pirmās pakāpes dzinēju un degvielas krājumu palīdzību sasniedz noteikto ātrumu. Tad pirmā pakāpe tiek nomesta. Tālāk tiek iedarbināts otrās pakāpes dzinējs un tērēt otrās pakāpes degvielas krājumu, un tā tālāk, līdz raķete nonāk kosmosā. Atkarībā no vecumā uzdevuma raķetē var būt 2, 3 vai 4 pakāpes. Kosmiskais lidojums balstās uz reaktīvās kustības principu. Gāze vai cita darbaviela tiek izsviesta no dzinēja vienā virzienā, bet pati raķete saskaņā ar impulsu nezaudamības likumu kustās pretējā virzienā. Lai raķete nokļūtu kosmosā, tai jāsniedz pirmās pakāpes ātrums. Tad tā kustēsies par riņķveidu orbītu un nekritīs atpakaļ uz Zemes. Pirmais lidojums kosmosā notika 1961. gadā, kurā devās kosmonauts Jurijs Gagārins ar kosmosa kuģi Vostok 1, kosmosā pavadot 1 stundu un 48 minūtes. Kosmiskā kuģa kopējā masa sasniedz 4,73 tonnas, garums 4,4 metri, maksimālais diametrs 2,43 metri. Vostok sastāvēja no lodveida nolaižamā aparāta un koniska instrumentu nodalījuma. Merkurs ir mazākā planēta Saules sistēmā. Tā diametrs 4880 km, kas ir aptuveni trešdaļa no Zemes diametra. Pēc ārējā izskata planētas virsē līdzīga Mēness virsei. To klāj augsts kraujas un viens līdzenums. Merkuram nav atmosfēras, tāpēc piedzīvo lielākās temperatūras svārstības mūsu Saules sistēmā. Kad tā virse pavērsta pret Sauli, temperatūra sasniedz aptuveni plus 425 grādus pēc Celsija, bet pagriežoties prom no Saules, temperatūra nokrīt līdz mīnus 185 grādiem. Merkura diennakts garums ir 88 stundas. Uzskata, ka planēta pamazām atdziest un tādēļ saraujas, garos sakrokojas, radot kalnu grētus uz planētas virsmas. Savas ātrās orbitālās kustības dēļ nosaukts ātrā un viltīgā romieša vārdā. Mars – 4. planēta no Saules. Vārds dots romiešu kara dieva vārdā. Vidējā temperatūra ir no mīnus 125 grādiem pēc Celsija līdz plus 24 grādiem pēc Celsija. Ir 2 pavadoņi. Dienas garums ir 24,6 stundas, tikai par 41 minūti garāk nekā uz Zemes. Gada garums ir 687 Zemes dienas. Mars ir iežu planēta, uz tās ir atmosfēra, kas galvenokārt sastāv no oglekļa dioksīda. Tādēļ cilvēki bez skafandras nevarētu tur uzturēties. Marsa polus klāj ledus cepures. Dienā vidējā temperatūra ir zemāka nekā Antarktīdā ziemā. Uz planētas ir milzīgi vējaini rūsas tūkstneši un augstas vulkāniskās grēdas. 2004. gadā uz Marsa nolaidās 2 pašgājēji – Spirit un Opportunity, lai veiktu pētījumus par planētu. Tie vēl joprojām darbojas, turklāt izpētes laikā tika atrastas liecības par ūdens klātbūtni pagātnē. Jupiters – gāzu milzis, 5. planēta no Saules. Vārds dots romiešu visu dievu valdnieka vārdā. Mākoņa virsmas temperatūra ir mīnus 110 grādi pēc Celsija. Viņam ir visvairāk pavadoņi, tie ir 63. Dienas garums ir 9,9 stundas. Gada garums ir 11,86 Zemes gadi. Jupiters galvenokārt sastāv no ūdeņraža un hēlija. Uz tā nav cietas virsmas,
tāpēc uz tā nevar nolaisties. Tas ir lielāks nekā visas planētas kopā. Tam ir visvairāk pavadoņu, to izskaidro tā spēcīgā gravitācija. Jupitera ātrās griešanās rezultātā veidojas rotējošas mākoņu joslas, kas kustas ar atšķirīgu ātrumu, tāpēc uz to robežas rodas virpuļi. Piemēram, sarkanais plankums, kas ir milzīga viesuļvētra, kas plosās jau vairākus gadsimtus. Saturns, jeb gredzenu pavēlnieks, sestā planēta no Saules. Vārds cēlies no romiešu lauksaimniecības aizbildņa vārda. Mākoņu virsmas temperatūra ir -140 grādi pēc Celsija. Ir 60 pavadoņi. Dienas garums ir 10,6 stundas. Gada garums 29,5 zemes gadi. Saturns galvenokārt sastāv no ūdeņraža. Ja to ievietotu ūdenī, tas peldētu. To ieskauj bieza mākoņu saga, kas veido gredzenveida struktūras. Saturns ļoti strauji griežas ap savu asi. Lielākā daļa gredzenu sastāv no dažāda lieluma ledus gabaliņiem. Gredzens ir ļoti plats, bet plāns. Urāns 7. planēta no Saules. Urāns ir augstākā planēta Saules sistēmā. Mēdz būt līdz -224 grādiem augsts. Urāns ir ledus gabals, ko ieskauj ūdeņraža, hēlija un metāna atmosfēra. Tam ir ciets kodols. Fotoattēli, kurus ieguva pirmo reizi tikai 1986. gadā, ar Voyager 2 palīdzību parādīja, ka planēta zaigo gaiša zaļa un zilā krāsā. Uz Urāna diena ilgs 17 stundas un 14 minūtes. Urānam ir 27 pavadoņi. Lielākā Urāna pavadoņa Titānija diametrs ir aptuveni pusi no Mēness diametra. Urāna grēdzieni ļoti tumši, šauri un tikai pāris kilometru plati. Astronomi uzskata, ka Urāna grēdzieni ir ļoti jauni un iespējams veidojušies relatīvi nesen, nevis kopā ar pašu planētu.